Altonens. Altonens atspēlē Pujacu, apslido vārtus un ļoti bīstam mūsu vārtu priekšā. Tagad tas, ko Ļeks Sorokins varētu teikt, kad jā, mēs nepaspējām iesildoties, bija krietni lielākā ātrumā Altonens un nespēja noturēt viņu Georgijs Pujats. Koivu, Altonens un Masaļskis. Ļoti aktīvi, vai mēs atkal pasīvi nospējam šo pirmo nomaiņu. Divi ļoti bīstami momentiem mūsu vārtiem. Labi, ka metiens bija tieši pa vidu vārtiem, tādā augstumā. Vārtars izvēlējās pareizu pozīciju. Jā. Grūti bija pārspētais gar Masaļski. Vārtars izvēlējās pareizu pozīciju. Redzam, pa pamatni trāpīja, turpat ne pa vārtu stāvu trāpīja. Altonens nedaudz neaizsniedzās. Tikmēr Vānanens arī piespēl gar apmalu. Imonens. Miķels Rēdliks ar Lauru Dārziņu. Krišāns Rēdliks ar Oskaru Cibuļs. Tā četrnieks mums. Vānanens. Lauris. Šifrē Granlunds. Lauru nodoms. Miķels Rēdliks ar Lauru Dārziņu pie apmalas, bet arī pie Lepista. Piespēl Vānanenam. 1 minūte jau nospēlēta. Kēlnens teica, ka viņam jau pagājušo gadu bija doma ņemt Granlundu uz pasaules čempionātu, kad viņam bija tikai 18 gadi. Tomēr viņš izšķirās vēl pagaidīt nedaudz. Šogad Granlunds pie abiem vārtiem ir pielīdz savu pirkstu, asistējis bīstams metiens garām vārtiem. Džeriņš un Meija. Divi ātri mūsu uzbrucēji. Džeriņš metiens. Džeriņš un vēl viena iespēja bija atkārtot izdarīt metienu. Tur teicam vārdu priekšā, atkal teicam nocīnījās Gins Meija. Tātad Kapanens. Nīskalā. Altonens. Vēlreiz Altonens. Bloķēs sotnieks. Ļoti labi nospēlē Kristaps. Un būs mazākums. Un diemžēl nomainās tikmēr vārdsargs Lasila, parādās 5. laukuma spēlētājs. Spēle apturēta. Nospēlēts 2 minūtes un 1 sekunde. Kristaps Sotnieks iet pie galvenā tiesneša, saka, ka viņš nav spēlējis. Kad netrāpīt, katrā ziņā fiksēja. Bīstam spēle rauks pacelt nulli Kristapam Sotniekam. Redzam šeit šo epizodu, kad viņš bloķē metienu un tad cīņa par ripu. 2 minūtes. 2 minūtes. Pieskārās sēļ nulli. Metot ripu arī ir šis noteikums, ka jākontrolē ir tāla nulli, bet jau ka Jālonens paņem 30 sekundes pārtraukumu. Uzzīmēs kādu no schēmām, kā izspēlēt vairākumu 4-3. To pašu dara arī mūsu spēlētāji aprunājas kopā ar Hariju Vītoliņu. Viens trioja pie Harija Vītoliņa, otrs savā starpā, un šeit redzam, daudz netrūka Andrim Džeriņam, lai atnestu uzvaru Latvijas komandai. Tur pirmie laikam tātad aizsargāsies Cibuļskis, Ankipāns un Krišāns Rēdliks. Galvenais Niko Kapanens, Niko Koivu, Imonens un Nīskala. Galvenais nespiesties pie vārtiem ļoti klāt, lai nebūtu šie metieni. Uzreiz neapstrādājot rītu. Nezinu, kā Latvijas vienā vārdā pateikt. Normāli hotmans sakam vantaimeri, bez ripas apstrādes. Iziet cauri ātri piespēle. Pāri vārtiem met Imonens. Ļoti zibenīgi izspēlē, redzam Somi. Kapanets un iziet šī piespēle, kuram nav jāiet cauri, jo ļoti bīstam ir. Lūstu nūja Imonenam, viņš aizsteidzies Nīskala. Vēl vienas nūjas ir Nīskalā. Uz otru pusi Harvatam iziet piespēle, bet labi. Šādi nūja pareizi otrādi nūja, lai nav uz viena reiz ripienē nonāk pie Nīskalas. Garām vārtiem. Ļoti bīstams Imonena metiens Nīskalā. Piespēlēs Koivu. Jā, tieši tā arī notiek. Edgars nokrits, netiek kā labi, ka to neredzēja Koivu. Labi spēlē Edgars Masaļskis, Georgijs Pujats. Nogāž un neredzam, tur ir ripa. Redzam, neredzam un Nīskalam lūst nūja. Otro reizi lūst nūja. Šeit Somiem šajā vairākumā Koivu. Kapanens piespēlē Koivu.
Tur guļot gandrīz ieraidīja ripvārtos Kapanens, Mīskala, Imonens. Un Labi, Edgars Edgars Masaļs. Masaļs ar plecu atvēr Mīskals metienu. Joprojām ripa Somiem, vēl 40 sekundes, mums jāspēlē 3-4. Mīskala, Imonens un Netrāp Kapanens. Georgijs Puiets patraucēja. Tas, ka patraucēja par to, mēs nešaubāmies, bet netrāpīja tik un tā par ripu, kura lidoja garām vārtiem. Un tagad Granlunds uzsāk uzbrukumu, vēl 22 sekundes skaitliskais mazākums Latvijas izlasē. Granlunds iet zonā viegli, eleganti nospēlē. 19-gadīgais Soms. Vārtu pārliknis un ļoti augstu uzlido Ripa. Cibuļskis to tver ar roku, bet tā Mēs paliek cīnāmies, Somiem. viņš demonstrē, ka trāpīts, viņam sis par roku ir jāspēlē. Bez cīņu palīdz ir Oskars Cibuļskis. Pilnā sastāvā esam. Lieka šī Granlunda piespēle pēdējā Sotnieks. Kristaps Sotnieks, teicams ātrums Sotniekam, tur 2 minūtes jābūt. Halo, tiesneši, nav 2 minūtes. Nav, pārkāpums netiek fiksēts un sākusies papildu laika pēdējā minūtē. Esam izturējuši fantastiski. Turēja Lepis to Kristaps. Turēja, bet pārkāpums netiek saskatīts. Tā ka pie tā varam neatgriezties. Rūtu, garā apmali, Vananens. Ar grūtībām pašaizliedzīgu un veiksmes palīdzību izturējām šo mazākumu. Jākabs redz pasties vidū. Lauris Bērziņš! piespēle. Neizdodas tomēr tik garām. Pretspēlētājiem piespēle gar vārtiem. Arī Miķels neaizsniedzas līdz ripai. Tur labi pret viņu nospēlēja aizsargs. 15 sekundes vēl. Jāspēlē šajā papildu laikā. Ļoti neapmierināts Altonens. Ātrāk piespēle, jo laika maz. 5 sekundes. Altonens atspēlē atpakaļ. Metiens garām vārtiem Vananens. Kāds gulās ripas ceļā. Un beidzot atskan sirēna, kas vēsta, ka vismaz 1 punkts ir izcīnīts šajā mačā un mūs gaida. 1 punkts bija jau pirms 5 minūtēm, bet Edgars Masaļs ļoti dusmīgs rāda uz tiesnesi, ka viņu bloķēja. Papildu laiks ir beidzies, pašaizliedzīgi nospēlējām mazākumā, izturējām šo mazākumu. Tagad neliela ledus saktošana būs pēcspēles metienu sērija. Laiks, protams, Edgaram Masaļskim atpūsties. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Iespējams tiešām tur aizķēra Edgars Masaļski. Visticamāk, ja neaizķēra, tad arī nenokris. Kur ripa bija. Viņi būs līdās otrā pusē un Kapanens guļus gandrīz ieraidīs ripu vārtos. Un noputa šeit to pašu atkārtojumu, ko mēs. Un šeit vārtu pārliknis. Nē, ar plecu labi nospēlē Masaļskis. Un katrā gadījumā dramatiski notikumi Šobrīd mums. ir vārtu pārliknis. Un vēl viena smaga nopūta no Somu līdzjutēju puses. Jā, Soma arī saprot, ka sliktākajā scenārija gadījumā iespējams, ka Latvijas izlasei būs vairāk punktu nekā viņiem, iekļūstot nākamajā kārtā. Proti, ja Latvija uzvar Dāniju